Sveicināti! Tad šodien mēs runāsim par pēdējām dienām un atkrišanu. Tad, kā mēs zinām, pēc pēdējām visiem video, Bībeles pats sākums ir šeit, kur ir Ādams un Ieva, un Bībeles aprakstītais visi beigās, tas ir uz šo pusi. Tad mēs dzīvojam 2025. gadā, Jēzus Kristus nāve ir 0. gads, un Ādams un Ieva sākumā ir 4000 gadi pirms mūsu ēras. Nu, lūk, un tad jautājums, vai mēs esam pēdējās dienās, to mēs kopā šodien aplūkosim, un sāksim ar rindiņām no 2. Tesalonika 2:3. Neviens, lai jūs nekādā veidā nemaldina, jo vispirms jānotiek atkrišanai un jāparādās grēka cilvēkam, pazušanas dēlam. Es arī nolasīšu vēl vienu rindiņu, tad atgriezīsimies pie tā visa kopā. 1. Timoteja 4:1, bet gars skaidri saka, ka pēdējos laikos daži atkritīs no ticības, pieķerdamies maldu gariem un dēmonu mācībām. Tātad šeit mēs varam aplūkot, kad Bībelē ir runāts par to, ka ir atkrišana un ir pēdējās dienas. Nu, lūk, un kā es jums izstāstīšu sākumā par baznīcas laikmetu. Piemēram, šodien mūsdienās daudz cilvēki teiks, ir ļoti daudz bībeles, ir ļoti daudz reliģijas un nav iespējams vienkārši saprast, ir tik daudz tulkojumu, kad nav iespējams atrast pašu sākumu. Nu, lūk, bet ja mēs kaut vai vien pastamies vēsturiski, tad pēc Jēzus Kristus sišanas krustā ir bijuši tikai ebreju raksti un Romas katoļu baznīca. Tātad nav nemaz tik daudz reliģijas un ticības un tādas lietas, ko teikt. Un tad, ja mēs sākam skatīties nedaudz vēlāk, ir bijušas vai tikai divas bībeles. 1554. gadā parādījās vēl viena, ko sauca par pareizticīgajiem. Tātad šeit jau parādās jau 3 bībeles. Nu, lūk, un ap 1517. gadu vēl spēlē nāca, tā teikt, reformācijas un protestantu kustības, kas nozīmē, ka mums jau šeit ir jau vairāk parādījušies vairāk bībeles. Un ap 17. gadsimtu jau bija 10 bībeles, 10 kustības, tā teikt. Un kāpēc es tieši šo jums visu stāstu? To, kad es vēlos pateikt, to, kad jūs redzat, kāpēc, ja sākumā tas viss ir bijis tikai viena gudrība, vienas mācības, vieni raksti, vieni likumi, tad kā pamazām tas ir izveidojies, tad nāca jau 2, 3, 5, 10, un 20. gadsimtā un 21. gadsimtā šobrīd mums ir 45,000 konfesijas, ko daudz var teikt, tātad jau ļoti daudz bībeles, un tāpēc varbūt liekas, ka nav saprotams, kāds par tam var ticēt, ka tur ir tik daudz un tādas lietas. Bet šeit ļoti labs paskaidrojums, ka vienkārši tāpēc, ka tās ir pēdējās dienas, un to sauc par atkrišanu, un sāk parādīties ļoti daudz mācības, kas nav patiesas. Tāpēc Mateja 24:24 rakstīts, jo uzcelsies viltus kristi un viltus pravieši un rādīs lielas zīmes un brīnums. Tā kā tie pieviltu, ja tie būtu iespējams arī izredzētākos. Tad kāpēc es ticu Bībelei? Tāpēc, ka es viņu izlasot un redzot, kas notiek pasaulē, es redzu, ka tas sāk iet uz šiem visiem notikumiem, kā arī 3. tempļa būvniecība Izrēlā un Izraēlas esamība pa zemes virsū šobrīd ir viss, kas ir ļoti sīki aprakstīts Bībelē, kas ir. Un vienkārši to izlasot un redzot, tu nevari neticēt. Nu, lūk, un sīkāk aprakstot par šīm pēdējām dienām, es gribētu izlasīt vēl no 2. Timoteja 3:1-5, kur pat ļoti sīk smalki apraksta, kādas būs šīs pēdējās dienas un kādi būs cilvēki tajās. Tātad, bet zini to, ka pēdējās dienās iestāsies grūti laiki. Cilvēki būs pārmīlīgi, mankārīgi, lielīgi, augstprātīgi, zaimotāji, nepaklausīgi vecākiem, nepacietīgi, negodīgi. Šeit jau mēs varam redzēt, tas ir, ko mēs redzam jaunatnē, visi tiktoki, visiem vajag visu uzreiz,
transgenderi, kas, viss ļoti, un tas ir vēl tikai sākums, tātad nepaklausīgi vecākiem, nepacietīgi, negodīgi, bez mīlestības, nesamierināmi, apmelotāji, nesavaldīgi, nežēlīgi, naidīgi pret labo, nodevīgi. Šobrīd visām kriptovalūtām visi, kas ir saucamie influenceri, viņi sevi parāda, ka viņiem rūp savs vārds, jo viņi no tā pelna, bet tajā pašā laikā viņi visas kriptovalūtas uzpūš un to naudu pēc tam paši arī nozog un pat vispār nekas vairs nevienam nerūpēs. Tad turpināsim nesavaldīgi, nežēlīgi, nodevīgi, pārgalvīgi, vairāk mīlēdam baudu nekā Dievu, ar dievbijīgu izskatu, bet nolaidam tās spēku, no tādiem vajag izvairīties. Lūk, kā arī jūs varētu lasīt no Jūdas 1, 17, 20, Jūdas 1, 4, Mateja 24, 10, 16, un ļoti daudz žinīs, kas apraksta šīs pēdējās dienas, bet tā doma kā tāda, ka viss, ko mēs ar iepriekšējos video runājām, kad neviens nezina ne stundu, ne dienu, kad Jēzus Kristus atgriezīsies. Un kad viņš atgriezīsies kā zaglis naktī, jo neviens to neredzēs. Bet tie, kas vēros šos visus notikumus, lasīs un sapratīs, tad viņi to redzēs, viņi to sagaidīs. Lūk, un kā es jums pasaku, vēl varētu tikai pieminēt Jāņa 1. Jāņa 2.18. Bērniņi ir pēdējā stunda, un kā esat dzirdējuši, ka nāks antikrists. Tā arī tagad jau ir daudzi antikristi, ir parādījušies, no tā mēs zinām, ka ir pēdējās stundas. Lūk, ļoti daudz, kas māca un stāsta, ka mēs esam kristieši, ir 45,000 konfesijas, un katram viņiem ir savs Kristus, un tas ir Bībelē aprakstīts, ka šie laiki pienāks, tās ir pēdējās dienas, cilvēki maina dzimumus, un var iztēloties, ka ir kas cits, tikai ne sieviete un vīrietis. Un šī visa mācība, pie kā es varētu arī beigt, jo šis arī ir mana liecība, kāpēc es domāju, ka ir pēdējās dienas, bet tā visa būtība, kas notiks pēc pēdējām dienām, būs aizraušana, būs Daniela 7. nedēļa, ko var saukt par lielajām bēdām, un Armagedons, kas ir Jēzus Kristus atgriešanās, ka šis periods ir 7 gadus garš. Un šo periodu mēs jums pastāstīsim par aizraušanu, citu video uztaisīsim par lielo bēdu periodu 7 gadiem, uztaisīsim citu. Bet pēdējais, ko es vēlos pieminēt, šis baznīcas ticības laikmets. Kā mēs runājām pagājušajos video aiz Ādama, kad Ādams krita, kad Ādams tika radīts Dieva līdzībā, kad bija 3/3, viņš bija viens vesels, pēc tam, kad viņš krita, viņš palika 2/3. Nevis viņš, bet visa cilvēks palika 2/3. Lūk, bez svētā gara. Un kopš tā laika, visu laiku ir bijusi vajadzība atgūt svēto garu, lai tiktu tā kā Dieva acīs tīrs būdams un iegūtu šķīstību un būtu glābts. Lūk, un lai šo 1/3 iegūtu, kā mēs runājam vecajā derībā, tie bija caur likumiem un darbiem jādara, bet baznīcas laikā, kurā mēs dzīvojam, tas notiek caur ticību. Tāpēc un tas, ko es vēlos vienkārši pastāstīt, ir tas, kā iegūt šo svēto garu, kas nav manā uztverē nekas tāds, ka tev ir obligāti jāiet uz baznīcām, katru svētdienu jādara šīs lietas, tik vien, ka tu tici caur žēlastību uz Jēzu Kristu. 1. korintiešu 15, 1-4, kur rakstīts ir, no sākuma būtu jāpiemina Efīziešiem 1.13, kam arī jūs uzticējāties pēc tam, kad dzirdējāt patiesības vārdu, jūsu pestīšanas evaņģēliju, kurā arī pēc tam, kad ticējāt, jūs tikāt apzīmogoti ar to apsolīto svēto garu. Lūk, kad jūs dzirdat evaņģēliju un tam ticat, tad jūs iegūstat šo 1/3, to 1/3, kas jums iztrūka, lai jūs kļūtu atkal viens vesels ar Dievu. Jums bija vajadzīgs jums šobrīd tikai vajadzīgs ar ticību iegūt ir svēto garu. Un svēto garu mēs iegūstam, kā teica pēc Efīziešiem 1.13, ar to, ka mēs esam dzirdējuši un noticējuši evaņģēliju. Un evaņģēlijs skan ļoti sekojoši. To, kad es jums nolasīšu. Brāļi, es jums atgādinu evaņģēliju, ko es jums esmu pasludinājis,
ko jūs arī esat pieņēmuši un kurā jūs arī stāvat, caur ko jūs arī tiksiet pestīti, ja jūs to paturat tā, kā es jums esmu pasludinājis, ja vien jūs neesat veltīgi ticējuši, jo es jums vispirms esmu nodevis to, ko pats esmu saņēmis, ka Kristus ir miris par mūsu grēkiem pēc rakstiem, un ka viņš tika apglabāts un ka 3. dienā ir augšām cēlies. Ja šim faktam un šiem vārdiem mēs ticam, ka Jēzus Kristus ir atdevis savas asins un savu dzīvi par mūsu grēkiem, un viņš ir nomiris, un viņš augšām cēlies pēc 3 dienām. Ja šim mēs ticam, tad mēs iegūstam absolūto cerību, mēs esam viens vesels, un pēdējās dienās viss, kas notiek, mums ir absolūtā cerība uz aizraušanu, par ko es stāstīšu vēlāk, kas ar mums notiek pēdējās dienās, kāda ir mūsu izvēle. Lūk, ļoti īsi un ātri ceru, ka ir skaidrāks palicis, kas ir tieši baznīca ēra, kāpēc viss šitas tiek stāstīts, kas ir tā pamata būtība, ko vajag iegūt, jo pēc tam šeit būs laiks, par ko es jums pastāstīšu. Paldies!